Šobrīd mūsu ekspedīcija atrodas 4220 metru augstumā. Esam mazliet aizelsušies, jo Apes skolas skolēni un mūsu draugs un slavens klaidonis Pēters Strubergs caur savu grāmatu mūs ir atsūtījuši šurp uz Argentīnu, uz Saltas provinci, apskatīt šo grandiozo inženieru tehnisko būvi, kas ir uzbūvēta pagājušā gadsimta kaut kad apmēram sākumā. Šeit šis te tilts, kas ir te mums fonā, tā nosaukums ir La Polvorilla, un tas ir viens no pašiem ievērojamākiem posmiem šajā dzelzceļa posmā no Saltas līdz kaut kur augstu kalnos raktuvēm. Dzelzceļa nosaukums ir debesu vilciens latviski. Te būtu mūsu jautājums, kā ir vārds Argentīnā un varbūt arī pasaulē diezgan slavenam inženierim, kurš šo tiltu un visu šo dzelzceļa ar ļoti saudabīgiem serpentīniem ir savulaik uzprojektējis un arī novadījis šī projekta realizāciju.